Sabiedrības integrācijas fonds ir vieta, kur bez sirdsapziņas pārmetumiem var iztērēt 4,4 miljonus un nevienam neradīsies jautājumi. Ir saņemts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas atbalstam, kultūras kursi un iekļaujošie pasākumi. Tas ir labi, bet problēma ir citur. Projekts paredz dažādas aktivitātes. Vai piešķirot 4,4 miljonus Pūces kundzes kantorim tika izvērtēti alternatīvu risinājumi? Nē. Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguldījumu? Arī nē. Vai tiks veikts izvērtējums pēc pārbaudes? Nē. Sabiedrības integrācijas fonds tikai ir starpnieks, kas par administrēšanu paturēs sev 104 000. Savukārt tiem, kas realizēs konkrētas aktivitātes, saņems 20% no tās kopsummas. Ne mēs vērtējam, ne alternatīvas meklējam. Naudu tērē pēc pašu ieskatiem. Burvīgi.